Pastāstīšu, kas es esmu. Kristiāna Boša. Mana lielākā, garākā profesionālā pieredze ir pavadīta finanšu sektorā, bankā, SEB banka tā ir, kurā es kopā nostrādāju gandrīz 13 gadus. Tāds pagaršs tas periods bija. Sākumā sāku strādāt kā atalgojuma motivācijas speciālists, pēc tam man piešķīra biznesa partneru status, es drīkstēju jau konsultēt par citiem jautājumiem organizācijā. Un tajā pēdējā posmā es biju personāla vadītājs SEB bankā Latvijā. Pēc bankas, pēc skaistiem 13 gadiem, aiziet no bankas, man bija jādomā, ko tagad ar visu to pieredzi un bagāžu darīt. Un es pievienojos Fontes vai Figure Baltic Advisory un 3 gadus strādāju kā atalgojuma konsultants šajā te uzņēmumā. Tātad pamatprodukts, jūs zinat, ir atalgojuma pētījums, redzu arī klientu šajā lokā, bet tā interesantākā pieredze strādājot ar atalgojuma jautājumiem ir tāda, ka ļoti uzņēmumiem gribās ar naudu atrisināt jautājumus, kurus ar naudu atrisināt nevar. Un tas ir tas lielākais izaicinājums pateikt, ka paga, jūs, protams, tur varat mainīt tās algas, bet iespējams, ka tas jums nenostrādās, jo pie vainas iespējams, ka ir pavisam citi personāla vadības procesi, līderības jautājumi, kuru risināšanai būtu daudz lielāka pievienotā vērtība nekā tad, ja mēs tur sākam bīdīt algas. Lūk, savukārt šobrīd jau pusgadu es vairs nestrādāju uzņēmumā Figure Baltic Advisory. Šobrīd man ir tādas lielas 3 laikam nodarbošanās. Pirmā ir vēl joprojām konsultēju uzņēmumus par atalgojumu jautājumiem. Kā Pauls teica, tad, kad tu ilgi strādā ar kaut kādām metodēm, tev kaut kādā brīdī rodās arī sava metode. Man arī ir sava metode, kā es to daru. Otra lielā lieta ir direktīva, kas ir par atalgojumu caurspīdību. Tā ir tāda misijas darbs, es teiktu. Man gribās, lai šajā darba tirgu direktīva tiktu ieviesta kvalitatīvi un uzņēmumiem ir pievienotā vērtība no šīs direktīvas. Un tad tā trešā lieta, jā, es esmu kļuvusi arī par treneri Triviumā, kur dalīšos ar savām zināšanām un pieredzi par jautājumiem, kas ir atgriezniskā saite, motivācija, komandas veidošana, vadītāja loma un viss, kas ir saistīts ar šiem te jautājumiem. Tas par mani īsumā. Šodien izstāstīšu tādu vienu tēmu, ārkārtīgi nepopulāru tēmu personāla vadībā Latvijā. Un tad, kad saliek cilvēku kapitāla riski, nākotne, tad pasakiet, cik daudz ir tādi no jums, kas vērtē cilvēku riskus savā organizācijā. 1 ir, 2 ir, bišķīt ir. Tātad 3 no kādiem visiem, kas mums ir telpā. Bet kas tad ir risku vadība? Tieši tāpat kā mēs vērtējam citus riskus organizācijā saistītus ar biznesa nepārtrauktību, piemēram. Tad risku vadība process, kura mērķis ir identificēt, novērtēt un kontrolēt potenciālos riskus. Tātad tā lielais vēstījums apzināties, kas ir tās lietas, kas var mūs ietekmēt. Un arī cilvēku riski ir vieni no šiem riskiem, par ko būtu jāpadomā. Uzreiz jums ieteikums kā personāla cilvēkiem. Tad, kad jūs ejat pie uzņēmuma vadītājiem, tās skaistās lietas, ko jūs gribat ieviest uzņēmumā, pamēģiniet viņam aiznest caur risku prizmu. Ja mēs nedarīsim, tad daudz labāk strādā uz uzņēmējiem nekā tad, ja mēs vienkārši skaistas, gandrīz romantiskas lietas, kā viņiem reizēm liekas, gribam ieviest organizācijā, plus vēl, lai organizācija par to maksā. Un tas, ko es šodien jums pastāstīšu, no risku prizmas. 5 cilvēku risku pīlāri un 25 aktuālie riski šogad, 24. gadā. Tas ir pētījums, kuram es sekoju līdzi jau kopš 21. gada, man šķiet. Un ir ļoti interesanti pavērot, kā šie riski mainās un cik daudz mēs paši par to apzināmies un kā mēs to ietekmējam. Bet izstāstīšu jums par visiem 5 pīlāriem, lai jūs zinātu. Un pirmais, nevar neminēt, protams, ka ir tehnoloģija izmaiņas. Un tās izmaiņas ir jāuzsver tā, ka mainās ārkārtīgi strauji un mainās ļoti būtiski. Un, ja mēs runājam par tehnoloģiju izmaiņām, tad tajā 25.
20. gadā, 21. gadā, kad sāku šo skatīties, šo risku atskaiti, tad tur bija viens ieraksts. Principā tur bija kiberdrošība un datu aizsardzība. Tas, ko mēs redzam šobrīd, ka tie 5 riski, kas ir šajā pīlārā, pirmais ir tehnoloģija prasme trūkums. Mēs vairs nerunājam, ka mums kaut kādas zināšanas novecojās. Arī tas vēl joprojām ir spēkā, bet to, ka mums akūti sāk trūkt šīs zināšanas. Otrs bloks par kiberdrošību, kiberdrošības zināšanu trūkums, kurš saņēma Smart ID robota zvanu. Nesaņēmāt? Es saņēmu. Reku ir vēl kāds saņēmis. Tātad kiberuzbrukumi notiek nepārtraukti. Ja mums nav zināšanas, tad mēs ne tikai savu personīgo drošību pakļaujam riskam, bet arī uzņēmumu drošību, nespēja apstrādāt, glabāt un aizsargāt datus un intelektuālo īpašumu. Tātad, kā mēs nododam patiesībā, negribot šos datus personām, kurām nebūtu jāpiekļuvst šiem datiem, nepilnīgu un maz efektīvu sistēmu lietošanu. Šis ir tieši uz HR jautājumiem. Un, kā es saku, HR-am vēl joprojām Excels ir labākais draugs. Un arī tad, kad es rādu, ka reku ir rīks, kuru drīkst un vajag izmantot, mums Excelī drošāk. Tā ir, bet tas arī ir viens no riskiem, ka mēs savā darbībā neieviešam šīs jau gana pieejamās sistēmas un tehnoloģijas. Un 5. nepareiza mākslīgā intelekta pārvaldība. Tātad viens ir tas, kad bailes nokavēt ielikt tajā vilcienā, kur mākslīgais intelekts rada pievienoto vērtību. Bet skatoties no risku viedokļa, lielākais risks un lielākā baža darba devējiem tajā brīdī, kad mums ir pieejams mākslīgais intelekts, ka mēs akli sākam izmantot, nekritiski sākam izmantot. Tātad tas ir lielais tehnoloģiju bloks, jeb tehnoloģiju izmaiņu bloks, par ko ir jādomā, kā jūsu darbinieks apgūst šo tehnoloģiju izmaiņu. Nākamais. Cilvēku resursu vadība un līderība. Mums droši vien, ka viss būtiskākais. Jūs redzat bildē, ievadam uzreiz jums tā iedvesmai tukšs kinoteātris. Ir mums popkorns, ir mums kola, bet to skatītāji tik un tā nav. Tad, ja mēs skatāmies, kas ir tie riski, ja 5 riski šajā lielajā blokā, darba spēka trūkums, numur 1. Un jāsaka, šis pētījums ir globāls pētījums. Tur ir iesaistīti vairāki kontinenti - Kanāda, ASV, Eiropa, Āzija, Okeānija. Tad, ja mēs skatāmies, kur tas darba spēka trūkums ir numur 1, tā ir Eiropa. Visa Eiropa. Tā nav visa pasaule, bet tā ir Eiropa. Ko tas nozīmē? Ka tik, cik mums ir, tik arī ir. Un visticamākais, ka mums nebūs kaut kāds pēkšņi blakus resurss, kur mēs varēsim papildus cilvēkus daudz šajā darba tirgu apgūt. Ko tas nozīmē darba devējiem? Darba devējiem tas faktiski nozīmē to, ka ir jāpiesaista, jāpietur savējie esošie, plus, tā vēl viena lieta, jāspēj maksimāli produktīvi izmantot šo resursu, kas jums ir. Tā ir tā otra ziņa. Par produktivitāti runājot, ir 3 tādi lieli faktori, kas tiek uzsvērti, kur tad tā produktivitāte pazūd. Pirmais faktors ir pārāk aizņemts darbinieks. Tātad pārāk daudz tas aizņemtais laiks. Otrais nav laiks domāt, tātad iet kopsakarā. Un 3. neefektīvas organizācijas. Faktiski mēs tajās struktūrās pazaudējam kaut kur to efektivitāti. Tātad tā ir lieta, par ko noteikti padomāt, lai no tā darba spēka trūkuma mēs nonāktu maksimāli tuvu tam, ka mēs apgūstam to darba spēku, kas mums šobrīd ir. Nākamais - nekonkurētspējīgas darbinieku piesaistes un noturēšanas stratēģijas. Tur tas popkorns un kola un tukšais kinoteātris, kā simbols, tātad darbinieka uztvere par to, ko es vēlos no sava darba devēja, mainās. Laika gaitā mainās, ja mēs nesekojam tam līdzi, tad vienā brīdī tam darbiniekam var nebūt vairs interesanti pie mums strādāt.
Tāpēc ir vērtīgi šīs izmaiņas ņemt vērā un attiecīgi savas stratēģijas, savus instrumentus, ko jūs izmantojat organizācijās, pielāgot tai tendencei, kas šobrīd ir pasaulē un arī Latvijā. Neefektīva vadība. Šis ir tāds atkal ar 3 izsaukuma zīmēm nav, bet vispār vajadzētu pielikt, ko nozīmē neefektīva vadība. Šajā pētījumā tiek minēts, pirmais, kas tiek minēts, ir nespēja pieņemt lēmumus, nespēja komunicēt, nespēja aizvest darbiniekus uz mērķi. Tie ir tādi lielākie, kas tur tiek minēti, kas savukārt noved pie tā, ka tas darbinieks nav ieinteresēts pie jums strādāt, nav ieinteresēts sasniegt šo rezultātu. Un ja mēs skatāmies tādas divas lielākos, kas tiek minēti šajā pētījumā, tādi ar izsaukuma zīmēm pie vadīt prasmēm, kas būtu jāliek, tātad vadītājs, kurš nespēja motivēt darbiniekus un nespēja aizvest tā mērķa virzienā, tā ir pirmā lieta. Un otra lieta savukārt ir toksiska vide ap vadītāju. Respektīvi, viņš ap sevi veido tādu vidi, kurā darbinieki nejūtās labi. Tas ir otrs tāds ar izsaukuma zīme, ar ko ir jāstrādā. Tātad vadīt prasmes nekur nepazūd, arī šajā mākslīgā intelekta laikmetā ārkārtīgi svarīgi. Neiesaistīti darbinieki ir 4. Mēs visi strādājam uz to, lai mūsu darbinieks ir iesaistīts, bet arī darbinieka attieksme laika gaitā vai vispār darbinieka uztvere vai sabiedrības uztvere par to, cik es gribu strādāt un kā es gribu apvienot jebkuras citas savas intereses ar darbu, ir tas, kas mainās. Darbinieks grib strādāt šobrīd mazāk un grib nodarboties ar visām savām citām lietām dzīvē. Jā, tā ir. Līdz ar to pašu tas piesaistes modelis arī var mainīties laika gaitā. Un 5. pārkāpumu un negatīvu, destruktīvu uzņēmumu kultūru. Tātad tas ir nākamais risks, ar ko ir jāstrādā darba devējiem. Tātad tolerēt pārkāpumus, slēpt pārkāpumus, veidot šo vidi, kurā nav patīkami strādāt, tas ir vēl viens no riskiem. Kā jums šis cilvēku resursu vadības un līderības pīlārs izklausās? Reāls, vai ne? Jo neskatoties uz to, ka šie ir pasaules pētījuma dati, es teiktu, ka mēs katrā no tiem punktiem, skatoties uz savu darba vietu, vai skatoties uz Latviju, mēs varam atrast piemērus, kur tie riski patiesībā ikdienā ir saskatāmi. 3. pīlārs ir par veselību. Par veselību, labbūtību un drošību kļuva aktuāls Covid laikā un turpina būt aktuāls vēl joprojām. Tātad šajā blokā pirmais mentālās veselības pasliktināšanās. Mēs runājam par stresu, depresiju, izdegšanu, kas vēl joprojām šajā blokā ir numur 1. Šis faktors vai šis riska faktors pandēmija un infekcijas slimības vēl joprojām tiek vērtēts ļoti augstu, lai gan mēs redzam, ka tā pandēmijas ietekme ir atkāpusies, vēl joprojām tā apziņa par to, kā tas ietekmēja, mums ir. Un neviens nav pasargāts no jaunām pandēmijām un infekcijas slimībām, kā mēs tagad mūsdienās jau saprotam. Veselības sistēmas un veselības aprūpes sistēmas pasliktināšanās, cik pieejams pakalpojums ir. Mēs varam atkal uz Latviju šo visu reducēt. Tad nedroši fiziskie, psiholoģiskie darba apstākļi. Tātad, cik mēs droši strādājam savā darba vietā. Šeit tiek pieminēts, pirmais, kas tiek pieminēts, augsta slodze, liela slodze, tajā skaitā mentālā slodze darbiniekiem, spiediens no darba devēja, jo aizejot apakaļ vienu pīlāru, mēs redzējām, ka darba rokas mums trūkst, un tie, kas mums strādā, tie mums strādā tik, cik var pastrādāt. Un tad attiecīgi mēs nonākam pie tā, ka iestājās šie apstākļi, kur darbinieki izdeg, kur darbiniekiem ir šis lielais spiediens, un tajā brīdī, kad iestājās šie faktori, mēs sākam kļūdīties, ja tā ir ražošana, iespējams iestājās nelaimes gadījumi un tā tālāk. Tā kā šis ir vēl viens saistīts ar veselību un hroniskās slimības. Vēl joprojām hronisko slimību īpatsvars pacientu skaits, viņš ir gan augsts, un tas ir risks kopumā sabiedrībā. Tātad kopumā darba spēkā, ko mēs nodarbinām. Tā, 3. tas ir. Tad 4.
Nu, tad pārvaldība, atbilstība un finanses, ja tas ir par to, ka darba spēks kļūst arvien dārgāks. Pieaug veselības aprūpes un citas cilvēku resursiem saistītās izmaksas. Jūtat savās darba vietās? Ļoti skubīga tā prezentācija, es saprotu. Mums ir mainīga likumdošana un pastiprināta uzraudzība. Mums nāk arvien jaunas regulas direktīvas, kas mūs no visām pusēm uzrauga, un mums ir jāievēro tas viss. Tas atkal prasa resursus no darba devēja. Neatbilstoši cilvēku resursu politikas un atlīdzības lēmumu pieņemšanu. Nu, tā tad neizmantojam datus, piemēram, nepaskatāmies uz riskiem, nepaprognozējam, kas nāk uz priekšu. Un nonākam gan pie tā 3., gan pie tā 4., kad mums ir nepareizi lēmumi, kuriem ir ilgtermiņa sekas, ja mēs neizvērtējam, kādas būs sekas ilgtermiņā. Un 5., kā rezultāts tam visam, vāja administrēšana un nespēja pildīt solījumus, nu, respektīvi, kaut ko solīja, bet iestājās jebkas no tā visu un nevaru izpildīt. Un tajā brīdī, kad darba devējs nevar izpildīt savus solījumus, tad darbinieks zaudē uzticēšanos savam darba devējam. Nu tāda sasaiste. Nu un 5. pīlārs. 5. pīlārs vide, ilgtspēja, aizsardzība, ilgtspējas jautājumi kļūst arvien svarīgāki. Kāds minēja, ka ir jāiesniedz ilgtspējas ziņojums drīz, ka gatavojās, bet šajā gadījumā zem šī ilgtspējas pīlāra nav tikai tā ilgtspēja, ko mēs varbūt ikdienā saprotam ar šo ziņošanu, bet tur ir vairāki faktori. Pirmais – atšķirība vadības un darbinieku atlīdzībā un vērtībā. Tātad šī šķēre starp augstāko vadību un starp zemāko darbinieku. Neizpratne vienam par otru, kas veido tādu zemu morāli uzņēmumā un darbinieku varbūt neizpratniņā par to, kāpēc tā vadība saņem tādu atalgojumu, kā viņi saņem, kas veido atkal šo te nevisai labvēlīgo vidi gan sabiedrībā kopumā. Mēs zinām, ir mums arī mēdījos parādās jautājumi par to, cik kurš saņem un kāpēc viņš saņem tik daudz, gan arī uzņēmumu ietveros tas var būt. Dabas katastrofas, ekstremāli laikapstākļi. Nu, atceramies, tepat vasarā Jūrmala Jelgava, cik ilgi nevarēja ielas sakopt un cilvēki nevarēja no mājām ārā, tā skaitā tikt, bet tas ir globāli. Laikapstākļi vai klimata izmaiņas notiek, līdz ar to pašu šis ir faktors, kas ietekmē. Ja viņš ietekmē visu sabiedrību kopumā, tas ietekmē arī konkrēto jūsu darbinieku. Nepietiekams nodrošinājums ļoti smagu personīgu dzīves notikumu rezultātā. Nu, tātad, kā es atgūstos no šiem notikumiem, kāds ir pieejamais atbalsts. Un te mēs varam skatīties, gan kāds ir pieejamais atbalsts valstiskā līmenī, gan ko var dot darba devējs. 4. ārkārtīgi interesants. Pietrūkst cilvēku resursus prizmas biznesa lēmumu pieņemšanā. Nu, tātad mēs pazaudējam to cilvēcīgo, mēs pieņemam to, kas ir svarīgs biznesam un sasniedzam biznesa rezultātu, nepakonsultējoties iespējams ar tiem kolēģiem, kuri ikdienā strādā ar cilvēku resursiem. Tas ir attiecībā uz personāla vadītājiem, ka šī pārstāvniecība vadībā vēl ar vienu pietrūkst. Un te ir interesanti dati par to, ka tad, kad darbiniekam prasa vai vadība, nu tā tad vadība, augstākā līmeņa vadība, zina, kas ir jādara, lai sasniegtu uzņēmumā šos rezultātus. No 22. uz 24. tas rādītājs nav mainījies, viņš ir tikpat augsts. Savukārt, ja uzdod darbiniekam jautājumu, vai vadība zina, kas ir nepieciešams darbiniekiem, tad šis rādītājs turpina krist. Tā kā šī cilvēku resursu vadītāja pārstāvniecība biznesa lēmumos ir ārkārtīgi svarīga. Un 5. daudzveidība, iekļaušana, vienlīdzības trūkums. Vēl joprojām mums paliek sabiedrības grupas, kas netiek iesaistītas darba vidē, netiek novērtētas darba vidē. Un mēs šeit nerunājam par ekstrēmiem, mēs varam runāt par vecāka gada gājumu cilvēkiem tajā skaitā. Tā kā atgriežoties pie tā, kad pie 2. pīlāra 1. punkta, kad resursi mums ir tieši tik, cik mums ir jāmēģina iesaistīt viss darba spēks, kas mums ir. Nu, lūk,
šis bija tāds depresīvais. Izklausās pēc depresīvā, bet tā notiek patiesībā risku izvērtēšana. Mēs skatāmies, kuri ir tie vājie punkti, kas varētu iestāties un ar kuriem ir jāstrādā, lai mēs pēc iespējas novērstu to ietekmi uz mūsu darbību nākotnē. Un tad tādi 3 praktiski padomi. Nosacīti praktiski, jāsaka, kā ir, lai pārvaldītu visus tos 25 riskus. Tad, kā es teicu, tā ir liela puzle. Katrs no tiem riskiem, ko mēs vērtējam, vai katrs no personāla vadības procesiem, tas ir tikai viens gabaliņš, ko jūs ieliekat šajā te puzlē, un visticamākais ar vienu jūs neko neatrisināsiet. Tā ir miedarbība starp vairākiem. Tāpēc pirmais ieteikums. Domājiet par saviem darbiniekiem kā par galveno uzņēmumu panākumu atslēgu. Tas ir jūsu resurss, ar ko jūs strādājat. Un tajā brīdī, kad tas darbinieks gribēs pie jums strādāt, gribēs ieguldīt savu laiku, tā ir atslēga uz to, ka uzņēmums sasniegs tos rezultātus. Šis skaidrs personāla vadītājiem var būt, bet šis ir noteikti jānes arī pie vadītājiem, vadības, ka tikai tādā veidā mēs varam sasniegt biznesa mērķus. Kā mēs redzējām, cilvēku resursus Eiropā pietrūkst. Demogrāfiskie rādītāji nav pozitīvi, vairāk nebūs. Līdz ar to pašu strādājam, tā it kā tas ir mūsu vienīgais un visdārgākais resurss. Otrais, praktiskās lietas, kas ir jāievieš. Ja jums likās, ka tās ir tendences un tāda vēlamā forma, tad konkurētspējīgas darbinieku piesaistes noturēšanas stratēģijas. Mēs runājam par vispārējo vērtības piedāvājumu darbiniekam, kur ietilpst atalgojums, labumi, karjera, labbūtība un pievienotā vērtība, kāpēc es vispār strādāju šajā uzņēmumā, tajā skaitā darba saturs, tajā skaitā, kā manas vērtības saskana ar uzņēmumu vērtībām. Otrais, visaptverošs darbinieku labbūtības programmas. Tātad mēs nerunājam vairs tikai par fizisko labbūtību, mentālo labbūtību. Mēs runājam arī par emocionālo, par finansiālo labbūtību un pārējiem šiem aspektiem, kas labbūtībai ir. Tur ir kopumā dažādās teorijās dažāds skaits, līdz pat 9, ko es esmu redzējusi. Un uzņēmumu tehnoloģiju prasmu attīstības stratēģija šeit piebildu uzreiz, ka tās nav tikai mācības, kur jūs stāstat darbiniekiem, kā apieties ar jaunajām tehnoloģijām. Tas ir arī vispār kopējais darba process, vai es savā darba vidē varu izmantot šīs tehnoloģijas. Ja es šobrīd strādāju darba vidē, kurā ir no 90. gadiem iekārtas, tad tajā brīdī, kad es izkāpu ārā no šīs darba vides, iekāpju atklātajā darba tirgus jūrā, jautājums ir par to, cik iespējas man ar šīm zināšanām vispār darba tirgū būs. Tā kā ne tikai mācām, bet arī reālajā darba vidē radam iespēju darbiniekiem pielietot šīs tehnoloģijas. Un trešais. Veiciet jēgpilnus ieguldījumus savos darbiniekos, kas atbalsta biznesa mērķu sasniegšanu. Nereti ir tā, ka mēs redzam tendences. Vieni dara to, vēl vieni dara to. Šī ir superīga ideja. To visu var darīt, ja ir gana plaši un neierobežot līdzekļi. Tajā brīdī, kad tas budžets mums ir ierobežots, un es zinu, ka personāla vadības budžets ir ierobežots, mēs sākam izvērtēt, kuras ir tās atslēgas pozīcijas, kuras noteikti mums ir jāievieš, jāpamaina, lai tos biznesa rezultātus sasniegtu. Kas būs tie atslēgas posmi, kas mums ir nepieciešami, lai tas darbinieks pie mums justos labi un turpinātu strādāt. Tad pēdējais slaids par riskiem. Jūs redzējāt, ka tie riski tur ir daudz un dažādi. Un ir tādi riski, kurus mēs varam ietekmēt, un ir tādi riski, kurus mēs nevaram ietekmēt. Dabas katastrofas varam ietekmēt, nevaram ietekmēt. To, kā vadītājs uzvedās darba vietā, varam ietekmēt. Varam ietekmēt. Līdz ar to pašu riska vadības būtība ir maksimizēt tās jomas, kur mums ir zināma kontrole pār iznākumu, vienlaikus minimizējot tās jomas, kurās mums nav absolūti nekādas kontrolas. Tātad strādājam ar tiem riskiem, kur mums ir šī maksimālā iespēja ietekmēt un mazināt. To ir teicis Bernsteins, kurš ir ASV ekonomists, ekonomikas vēsturnieks, ekonomikas akadēmiķis. Tas no manas puses šodien viss.
ceru, ka depresīva, pozitīvā prezentācija par riskiem jums būs noderīga un jūs padomāsiet par to, kā šos riskus vienkārši adresēt savā organizācijā un ko jūs varat darīt, lai ar šiem riskiem strādātu. Un mācības vai darbs ar to, kā mēs apzināmies, kā mēs izstāstam par šīm lietām, ko mēs varam mainīt, ir viens no veidiem, ko var darīt. Paldies liels!